Un atkal mūsu kājiņas, jauši vai nejauši, mūs atvedušas uz jauno, atjaunoto, par jaunu būvēto Rīgas motoru muzeju. Un šodien kopā ar Gunāru Dotānu mēs painteresēsimies par tādu automobīli Cadillacs, kuram ir arī zināma vēsturiska vērtība. Gunār, tātad šitas ir arī viens no taviem garabērniem, kurš ir atrestaurēts. Jā, tas ir pēdējais darbs, ko mēs izdarījām pirms muzeja atklāšanas pēc rekonstrukcijas. Cadillacs tādēļ vēsturiski svarīgs, ka tas ir dviņu brālis tādai mašīnai, kādu lietoja Latvijas valdība pirms Otrā pasaules kara. 35. gadā reģistrēts valsts kancelējā šāds aparāts. Pamatā Kārlis Ulmans izmantoja, jo bija populāri viņa braucieni pa Republiku, un tad viņš ar tautu runāja tieši no šāda vaļēja Cadillaca. Tas gan aizgāja nebūšanā, jo pēdējie kadri, kuri redzam, šis automobīls ir padomju armijas parāde 40. gada rudenī. Kādā stāvoklī bija, kad jūs ķērāties viņam klāt? Vidēji, te ir dažādas lietas. Bija laba šasija, jau remontēts motors, jau sākta remontēt virsbūve, bet tas nebija darīts pietiekoši augstā līmenī. Jā. Mums nācās ļoti daudz lietas taisīt pa jaunu. Arī tas īpašnieks bija ļoti garu periodu to restaurāciju veicis, un atstājot šādu koka karkasu nepabeigtu, tur viss, kas sašķobjās, saļodzījās un tā tālāk, mums daudz ko nācās pārtaisīt. Apakšā ir dzelzs rāms, un virsū ir koka karkas, un tad tas ir apdarināts ar spārniem, dzelzs detaļām un krēsliem. Tuvu tam, jā. Tāda konstrukcija bija tā laika automobīļiem. 20. 30. sākums, visi rāmja mašīnas uz masīvu rāmi, sevišķi amerikāņi, jā, masīvu visu transmisiju. Toties koka karkas, jā, un tas padarīja to lietu sarežģītu restauratoriem sevišķi. Braucot jau, saņemot jaunu mašīnu, nebija nevaina. Cik liels dzinējs, cik spēcīgs? Dzinējs ir 8 cilindru, šiem Cadillaciem mēdza būt gan arī 12, tur parādījās 16 cilindru augšvārstu dzinējs. Šis ir klasiskais apakšvārstu V8. Gana jaudīgs priekš šādu te kabrioletu, saucās viņš all-weather Phaeton, tātad visiem laika apstākļiem Phaetons, bet faktiski tas jau bija kabriolets ar paceļājumiem durvju logiem, ar paceļamu pat starpsienas logu, jā. Faktiski pilnīgi hermetisku salonu. Ja vēl pie motora dažas vārdas. Šeit jau ir gan industrijas spoles, gan normāls sveces, gan viss. Te nav nekāda tāda aizvēsturiska joka vēl iekšā. Jā, te jau ir moderna samērā tehnika, klasiska tehnika, kas kalpo jau līdz 50. 60. gadiem. Nekas radikāli nav mainījies. Vienīgi var būt tāds bišķi arhaiski izskatās mehāniskās bremzes. Bet lielu bremžu trumuļi un tādiem muzejiniekiem un kolekcionāriem tas ir daudz parocīgāk nekā hidraulika, kuru tur pil un tek un sagrauž un izkūst un tā tālāk. Ja? Te nekas, ja tu vienreiz esi uztaisījis un tas nav sarūsējis, tas perfekti strādā. Iešpricis laikam ir nākamais solis. Pirmās iešpricis parādījās sēriju veidā, nekļūdos kaut kur 50. gados Mercedesam, ne? Nē, tas te nav. Vienīgā tāda modernākā iezīme te jau ir tā sinhromeša ātrumkārba, kam jau parādās ātruma sinhronizācija. Tas ir. Tātad nav ar starpgāzi jāpārslēdz ātrumu? Tā vajadzētu būt, vēl neesam braukuši. Esam braukuši tikai uz Klučiem. Tā iznāca, ka muzejs evakuējās uz jaunajām telpām, tur man nebija iespēju. Kad kādu brīdi paņemsim atkal ārā no ekspozīcijas, bišķi pa Biķernieku trasi jāpabraukā, jāpapēta, kā viņš gaitā. Kā tikāt galā ar salonu, tur ādas, spožie pulksteņi un visādi aņķīni? Šis nebija viegls uzdevums. Tas ir sarežģītākais vāģis, kādu mēs vispār esam taisījuši. Mūsu darbnīciņā vēl pagaidu apstākļos ļoti šauri, kur bija 3 automobīļi un 3 cilvēki. Jā, tā apmēram tas notika. Visas chromētās detaļas jābūt perfektām. Te nav atlaide. Visām virsbūves detaļām perfektām. Visām spraugām tāpat, vai ne? Tad visi šie ceļamie logi ar visiem blīvējumiem, starpsiena loks atkal un diezgan
kaprīzes, varētu teikt, tapsējums, jo sēdekļi gludi paskatās, bet tam tapsētājiem ir grūtāk uztaisīt šo plakano nekā to krunkaino ar pogām. Jā. Tāda ir tā lieta. Gunār, cik ilgi šī mašīna tapa restaurēt? Jā, protams, mēs nestrādājam nepārtraukti. Starpā vēl bija šī muzeja darbnīca evakuācija un tā tālāk, bet 4 gadu garumā izvilkās tas process, kas būtībā ir ļoti normāls. Vēl tī daži darbiņi, kas nav pabeigti, bet vizuāli jūs redzat, pamatā viss ir vietās. Arī transmisija, viss motortelpa. Zīmīgi gan, ka šis Cadillacs atnāca uz Latviju negluži jauns. Jā, ražots 30. gadā, pa 29. gada pēdējos mēnešos, jo tad bija modeļa gads mainījās, skaitās 30. gada modelis, bet reģistrēts 35. tikai. Tātad mašīna vispirms bija pasūtīta uz Berlīnu, uz Vāciju. Nav zināms, kas to ir lietojis, un nav zināms, kas ir palīdzējis šo iegādāties Latvijai, atrast tur, bet tā tas ir noticis vēsturiski. Mēs ceram, ka atrisināsim arī šo mīklu kādreiz. Es teikšu tā, gluži kā jauns. Nākat uz motormuzeju, apsēties ar kādu autiņu brauc Kārlis Ulmanis tajos tālajos laikos, kas saka, un ne tikai šis autiņš, vēl ļoti daudz, kas interesants Rīgas motormuzejā. Nav vērts raizēties. Otsta atlīdzina zaudējumu satiksmes negadījumā cietušā mantai. Biķernieku kompleksē sporta bāzē, jeb kā mēs viņu mīļi dēvējam par biķernieku trasi, šogad 50. jubilejas sezona. Godīgi sakot, man dzosādi skrien par kauliem un ādu, jo es atceros, ka tajā pirmajā sacensībā, kas notikās šeit biķernieku trasē, es kā 7-gadīgs puika, man tēvs bija atvedis uz tejienu. Kā saka, mēs pārvācāmies no Mežparka sacīkšu apmeklējumiem uz biķernieku kompleksu sporta bāzi, un tas nozīmē, ka es jau te mētājos 50 gadus. Pirmkārt jau gribās apsveikt trasi, ja, un viss Latvijas, viss tehnisko veidu sports, pat tehniskiem sporta veidiem vien pa maz, ziemā mums te ir slēpotājiem, kas vienā sakot ar jubilejas sezonu. 50 gadi pagājuši trasē, es gan sevi neatceros, ka es pirmajās sacensībās būtu klāt, jo pirmās bija moču sacensības šeit, bet vienās no pirmajām autosacensībām gan es šeit biju klāt. To es varu apgalvot, arī man tēvs atved savā laikā uz šejieni. Šī sezona izskatās pārbagāta, jeb arī pat varētu teikt noslogota trase ritīgi, un pēc tam vēl pat nebijuši mēroga pasākumi. Jā, īstenībā tā trases noslogotība sāksies tikai tagad, īstenībā. Jā, vasaras otrajā pusē tikko ir aizdīts motosacensības, 50 gadu jubilejas sacensības motošosē, Latvijas balva. Tad pagājušas sestdienas svētdiena bija, jau iemēģināja trasi iekšā Baltijas čempionāts autošosejā. Tagad neliela pauzīte, un 23. 24. datumā mēs sākam atšķiram jaunu lapspusi biķernieku vēsturē vaļā, tad rallycross. Rallycross 23. 24. jūlijā šeit biķerniekos. Ko teica motobraucēji par šo trasi, kā viņi bija apmierināti? Motobraucēji šoreiz atšķirībā no ierastām sacensībām brauc pa autotrasi. Viņi bija apmierināti ar autotrasi, jo ir viena lieta, šobrīd jāsaprot, ka moču trasi būvēta un projektēta 60. gada beigās. Kāda bija motocikla ātrums 60. gada beigās un kāda viņi šobrīd. Teiksim tā, mazāk bīstama trasi ir autotrasi, pa ko brauc arī motobraucēji. Ja? Jo mēs paskatāmies pasaulē, šobrīd vairāk nešķiro tādas mototrases un autotrases. Visi brauc pa vienu to pašu trasi. Varbūt tas ir labs piemērs bijis, kāpēc arī mūsu sacensībās, nevarētu izmantot motosacensības, nevarētu izmantot autotrases motobraucēji. Man atkal jāatgriežas pie vēstures. 89. gadā, pagājušā gadsimtā, notika pirmās Latvijas trofijas sacensības. Močiem bija sabraukuši pirmo reizi ārzemju motorbraucēji ar superbaikiem. Un tad
Divus iebildumus es atceros par biķernieku trasi. To, ka betonu pa tuvu un to, ka nav nevienā vietā nevarot 200 km/h. Man tas stāstīja, ka 200 jau tieši bijis no 17. KP jau līdz starpmājai jau šīs gonkās. Nu, tā bija, jā. Tad mēs varam secināt, kā ir pieauguši ātrumi. Vēl trešais, ko šie motobraucēji tajā laikā pateica, bija tas, tie, kas brauc ar Blaksvāģu klasē, ka braucot Alkonu iekšā, baigi tuvu trolejbus brauc garām. Es ceru, ka arī šoseis braucēji gan ar salonu mašīnām, gan ar leģendu kāriem arī bija apmierināti ar trases, kas ar kvalitāti. Jā, viņi bija apmierināti gan ar trases kvalitāti, gan vispār ar sacensību organizāciju, kas jāsaka šoreiz bija ļoti augstā līmenī. Viņas bija krāsains, interesantas, nebija nekāda gara starplaika, ļoti dinamisks. Nu, pirmie, no kuriem nācās dzirdēt, teiksim, tādus uzslavas vārdus, tie bija somi, kas nebija bijuši šeit. Somu leģenda kārta braucēji. Nu, viņiem tā trasa tiešām ļoti patika un viņa interesanta, tehniska. Mēs nepateiksim neko super jaunu, bet tomēr svarīgu 1. un 2. oktobrī. Te būs pasaules čempionāts rallycrossā. Tie, kas atnāks uz Nezu, tie redzēs šo trasi tieši tādā izskatā, tieši tādā aprīkojumā, kāda viņa būs. Tad uz 1. un 2. oktobrī, kad šeit notiks pasaules čempionāta posms. Mēs šobrīd pieliekam visus spēkus, visus savus domas, idejas, uzlabojam visu, ko vien varam uzlabot, patiešām, lai trasa nebūtu būvēta tikai šodienai, bet trasa būtu būvēta jau tā kā vairāk rītdienai. Ja? Tad šeit ir ļoti daudz tādas tehniskas un tehnoloģiskas lietas ielikt iekšā, kuras patiešām šobrīd nevienā no Eiropas rallycross trasēm vēl nav. Nākamā tikšanās biķernieku trasē Nez rallycrossā 23. un 24. jūlijā. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Hidrauliskās sistēmas un savienojumi. Firma Hydronex. Bez iepriekšējām 3 tirdzniecības un servisu vietām Latvijā, Rīgā, Aizkrauklē un Jēkabpilī, kur varat iegādāties un atremontēt visa veida hidrauliskās iekārtas, klātnācis jauns Hydronex tirdzniecības un servisa punkts Gulbenē. Firma Hydronex Latvijā pārstāv čehu rūpnīcas Jihostroja ražotos NŠ tipa zobratu hidrauliskos sūkņus, visa veida šo sūkņu tirdzniecība un servis. Kāds pāris gadus atpakaļ sabiedrība saņēma nevisai patīkamu informāciju. Apdrošināšanas kompānijai Balva radās finansiāls problēmas. Pagājis ir laiks, kādi ir rezultāti, kā saka, vezums vēl joprojām tur, kur bija. Jau pagājis diezgan ilgs laiks, jau vairāk kā 3 gadu atpakaļ tas notikās, kad Balvai apturēja visas licences, ja, un jāsaka, ka līdz šim brīdim visu laiku bija tā situācija, ka Balva mēģināja pildīt savas saistības. Nu, diemžēl tas negāja sevišķi labi, ja visu laiku viņi, teiksim, tas parāds pret garantijas fondu bija arvien lielāks. Tā pašā laikā kaut kāda neliela aktivitāte no viņa puses bija, ja, un daļa savas prasības viņa izdevās nosegt. Bet pašreiz ir tā situācija, kad mēs uzskatām, kad parāds mums ir pietiekami liels, Balva mums ir parādā jau gandrīz 2 miljonus, un mēs redzam, ka tā iespēja Balvai atlīdzināt tos jau izmaksātos zaudējumus no biroja puses un arī maksāt klientiem šīs te atlīdzības un valstī apakaļ šos te jau iztērētos izdevumus, ja, ir tā kā krietni samazinājusies, un mēs esam pieteikuši jau šīs te kompānijas maksāt nespēju. Ko tas nozīmē Balvas klientiem? Es domāju, tas ir vissvarīgākais jautājums. Jā, principā, tīri process beigsies 6. jūlijā. Tad būs tiesas sēde, un es domāju, ka nav cita varianta, kā tā maksāt nespēja, tad arī būs ierosināta, un viņa būs stājusies spēkā. Un tad jau, protams, nozīmēs, ka visas izmaksas, kas savukārt bija no sākuma, tad bija Balvas saistības, viņas būs uz garantijas fondu. Jo ir svarīgi tas, lai visi cietušie saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, ja, un tad arī savukārt šīs apdrošināšanas atlīdzības tiks nodrošinātas jau no garantijas fonda. Vai ir daudz tādu klientu, kuri gaida uz problēmas risinājumu šobrīd? Jāsaka, ka, protams, ir pagājis liels laiks, kopš tika izsniegta Balvas beidzamā polise, ja, un, protams, ļoti liels klientu skaits tas nav.
tai pašā laikā vērā ņemams, jo ir daudz klienti, kuriem ir nepieciešams saņemt regulāros maksājumus no balvas puses, ja, tad ir noticis kaut kāds nopietns negadījums, varbūt tās ir, teiksim, problēmas ar veselību, apdrošinātājiem jāmaksā arī nesaņemti ienākumi un tam līdzīgi, ja, tad izmaksas, kas iet daudzu gadu garumā, tad, protams, šos te klientus mēs mēģināsim apkalpot jau pirmajā kārtā, jo mums ir nonākusi informācija, ka viņiem arī šīs te atlīdzības, tad, kad arī tika maksāts novēlošanos, mēs darīsim visu, lai viņi saņemtu to visu, kas viņiem pienākas. Ja. Plus vēl ir diezgan lielas summas tieši, kas nav samaksātas valstī par to procesu, ko nodrošinājas valsts, tad ārstēšana, dažādi pensijas pabalsti. Tur ir uzkrājies pietiekami liels parāds, kas mērāms daudzos 100 000. Tāpat arī OCT apdrošinātāji, kas ir daudzos gadījumos atlīdzinājuši no savām kaskavu polisēm, tie arī nav saņēmuši savas atlīdzības. Ir arī ārvalstu prasības, kas joprojām turpina nākt, ja, jo tie negadījumi notiekās kaut kur citā valstī, kamēr šī atlīdzība tiek izmaksāta, nokārtoti. Pēc tam tas regress nonāk ar tādu novēlošanos, veidojas tās situācijas, ka mēs varbūt pat šo prasību uzzinām tikai vairākus gadus pēc šī negadījuma. Ja, teiksim, naudiņu tagad nāks no garantijas fonda, tik daudz es laikam pareizi sapratu, bet kas administrē visu to procesu? Teiksim, ja firma pēc analoģijas bankrotē, tad ir šis maksāt nespējas administrētājs, ja? Kas šī gadījumā? Nē, protams, teiksim, pašai kompānijai būs šis maksātnespējas administrators, ja? Bet jāsaka, ka tās atlīdzības, kas tagad būs jāmaksā no garantijas fonda, tiks administrētas no mūsu biroja puses, vai mēs tad pieņemsim kādus papildus darbiniekus, vai varbūt tās lūksim palīdzību mūsu apdrošinātājiem, ja? Jo tas varbūt tās vairs nav tik svarīgi priekš klientiem, galvenais, ka tie atlīdzība tiks nomaksāta. Protams, tīri teorētiski mēs šīs izmaksātās atlīdzības varēsim prasīt atkal no šī balvas administratora. Jautājums, vai viņam būs šie līdzekļi, ja? Diez vai viņi atradīsies, ko mums atmaksāt to naudu atpakaļ. Vai mēs varam būt droši, ka OCT polišu prēmijas necelsies sakarā ar šo pasākumu? Droši mēs nekādā ziņā nevaram būt, jo nevienam nav noslēpums, ka šis biznesa veids, tieši OCT apdrošināšana strādā ar zaudējumiem, ja, un apdrošinātājiem jau labu laiku apakaļ vajadzētu šo cenu pacelt. Ja. Tā pašā laikā ir tā konkurence, kas tas cenas spiež uz leju. Ja. Un, protams, šis balvas faktors un tās nepieciešamās iemaksas, kas būs jāveic garantijas fondā, būs atkal papildus tāds sloks apdrošinātājiem. Un, protams, apdrošinātājiem jādomā, kur šo naudu paņemt. Ja. Un, protams, loģiskākais risinājums būtu pārdodot šo polisi, pārdot viņu par nedaudz lielāku cenu, ja? Bet tā pašā laikā mēs redzam, ka konkurences dēļ nevienmēr tas tā notiekas. Šogad ceļbūves sezona iesākās vēlāk. Līdz ar to var teikt, ka pats epicentrs, pats sezonas pīķis laikam vēl dotajā brīdī vēl nav sasniegts. Varam runāt, ka šī ir sezonas pirmā puse vēl. Noteikti tā, ka mēs tagad esam tā tikai riktīgi ieskrējušies. Sākām no viena gala. Valmiera, Valmieras apveceļš, viens pamatīgi garš objekts. Jā, šis objekts A3, Sinčkalns, Valmiera, Igaunijas robeža, turpat 19 km garš, ir šobrīd praktiski lielākais un, mūsuprāt, nozīmīgākais Bindera objekts. Darbi ir uzsākti. To jau mēs dzirdam, kā dažādiem mēdījiem tiek brīdināti autovadītāji, ka mums tur visos posmos notiek darbi, mums ir 7 luksofori. Jā, mēs apzināti šī posma ļoti intensīvi strādājam. Ir plānots pabeigt pirms termiņa. A13 posms no Daugavpils Rēzeknes virzienā. 2. gadu mēs tur strādājam. Jā, objekts, var teikt, ir praktiski pabeigts. Šobrīd notiek dokumentu kārtošana un pasūtītājs tātad ir plānojis tuvākajā laikā veikt papildus plānotās pārbaudas, lai noteiktu segas kvalitāti. Tā kā, skatīsimies, mūsuprāt, objekts ir diezgan veiksmīgs, jo mūsu pašu pārbaudas uzrāda labus rezultātus. Bet, galīgais rezultāts būs analizēt pasūtītāju pārbaudas. Mums prieks par objektu, viņš 2 gadu garumā mums bija izdevies. Tika izvesta ceļa malā uzstādīta asfalta reciklēšanas rūpnīca. Jā, bija šī augstā maisījuma ražošanas rūpnīca. Tas bija viens no tiem objektiem, kuros mēs šo jauno tehnoloģiju
ar kuru saskaramies pirmo reizi, bet, manuprāt, labi apguvām. Par to pašu A13 dodamies uz priekšu un nokļūstam posmā pie Medumiem, kur arī tika asfalts likts. Cik nopietnas ceļu pamatni tika aiztikt? Šis objekts atšķirībā no citiem, kuriem pēc līguma bija segas pastiprināšanas tehnoloģijas, teiksim, reciklēšana un tikai pievienojot jaunā materiālu, šis bija pilnas rekonstrukcijas objekts, kur pēdējā laikā, gribētu teikt, bija veikti tādi diezgan ievērojami zemes darbi, vairāk 100 000 kubikmetru apjomā, gan atkūdrošana, gan ierakumi, gan uzbērumi. Šī objektā strādāja mums pieredzējuši cilvēki, jo tādu objektu, kur tāda pilna rekonstrukcija un liela zemes darba pēdējā laikā mūsu valstī jau nav. Un tad dodamies tālāk. Pirms Utenes, Binders kopā ar Paņevešu ceļiem arī vienu posmu uzbūvē. Šis A13 jau otru pusi Latvijas robežai Lietuvas teritorijā iegūst nosaukumu A6, valsts maģistrālais autoceļš A6, Kauņa, Zares, Daugavpils. Šis objekts praktiski tiek šobrīd mūsu intervijas laikā ir nodošanas komisija viņam. Un, jā, tas tiesa, mēs kopā ar Lietuvas kolēģiem konsorcija sastāvā šo te objektu esam realizējuši vairāk kā 12 km garumā. Arī tur bija diezgan nopietni zemes darbi, cik es atceros, kas bija ieradies tur pagājušajā gadā. Jā, viņš bija līdzīgs tam mūsu saucamajam Meduma objektam, diezgan vājas gruntis. Projektētājs bija iecerējis lielus labojumus garām profilā, tā kā bija liela zemes darbi, tie paši ierakumi, uzbērumi. Asfalts no Binders Daugavpils rūpnīcas? Jā. Asfalts tika ražots un transportēts no Daugavpils rūpnīcas. Lietuviešu brāļi, kā mūsu kvalitāti pieņem? Bet ja ir laba kvalitāte, tad jau viņi ir jāpieņem, vai ne? Tagad jāatgriežas atpakaļ Latvijā, no Daugavpils uz Rīgas pusi. Tur, kur beidzās dubultais autobāns, ja tā viņi var saukt pie Daugavpils, tad līdz Līvāniem vēl viens Bindera objekts. Jā, ne tikai līdz Līvāniem, bet arī aiz Kokneses virzienā uz Aizkalkas krustojumu. Tātad kopumā Binders strādā šajā valsts galvenā autoceļa A6, kas saucās Rīga, Daugavpils, Krāslava, Baltkrievijas robeža Pāternieki. Kopā mēs strādājam 3 posmus, kopējais garums 26 km. Uz šī autoceļa notiek segas atjaunošanas darbi. Tātad pamatā tiek atjaunot asfalta diluma kārta un viņa pastiprināta. Jā. Notiek frēzēšanas darbi, izlīdzinošās kārtas, asfalta ieklāšana un virskārta. Teiksim, ūdens atvadas remonti, tur, teiksim, pārtīrīti grāvi, iztīrīti krūmi, ieguldīts nobrauktus, atjaunots caurteksts. Un nevaram mūsu sarunas noslēgumā nepieminēt Biķernieku komplekso sportu bāzi. Šeit jau jāmin šī rallycross trases īpatnības. Rallycross trasē ir 2 veidu segumiem jābūt. Tos darbus mēs esam pabeiguši un jāsaka godīgi, ka arī laboratorijas pārbaudas, kuras jau mums ir un kuras apstiprina arī to, ka segums izveidots ir ļoti labā kvalitātē. Patreiz visi nopietnie darbi faktiski ir pabeigti. Bieži vien tur paralēli šajā sporta kompleksā notiek arī citas sacensības, un tad jau mēs ievērtējot pasūtītāju prasības arī mēģinām savus darbus organizēt tā, lai netraucētu. Tā kā, es domāju, ka mums tā sadarbība ar pasūtītāju ļoti labi tur. Svētdien, 17. jūlijā Ventspilī, piedzīvojuma parkā, tradicionālais supermotokross Sven Bunkers lielā balva 2016. 13. Lemberga Hūtes kalna nogāzē sacensību atklāšana. Savu meistarību cienījamai publikai demonstrēs spēcīgākie motokrossa meistari no Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Beļģijas, Baltkrievijas un Latvijas. Kalna pakājē ekstrēmus lēcienus FMX freestyle show rampas izpildīs skandināvu kaskadieri Frederika Bergelen un Markus Dubijs. Pirmo reizi fanu skrējiens, kurš pirmais kalnā. Pensionāriem un bērniem līdz 12 gadiem ieeja bez maksas. Sven Bunkers lielā balva, izcils motokross un lieliska atpūta visai ģimenei. Automoto raidījums numur 2 izmanto Media Range datu nesējus. Iegādāties tos varat Prisma lielveikalos.